Un tā ir noslēgusies pirmā sacensību daļa. Un vārdu uzrunai es gribu dot Ķekras novada domas deputātiem, priekšsēdētāju vietniekam Igorim Malinaustam un Ievai Armitei. Tere, labdien, здравствуйте. Очень рад, ļoti patīkam jums šeit redzēt kukla skaita, tā kā mums notiek šie sacensības katru gadu, jūs visvairāk un vairāk dalībnieki. Ja pagājuši gadu man tur pačakstīja ausi, kad vakar pagājušajā bija vairāk par 200 dalībnieki, šogad jau ir virs 400 dalībnieki. Mūsu šitas mazas zvaigznes svētkus notiek, visvairāk paliek populārākas un notiek, kas saka, ar lielāku atbalstu. Protams, visiem dalībniekiem, vecākiem treneriem, sieviņiem gribas pateikt liels paldies par to, ko es atradu laiku atbraukt pie mums un zināt mūsu pilsētu, apskaties, vai patīk mūsu pilsētu? Nepatīk laikam pilsētu mūsu, ne? Lūdzu, vēl. Jā. Un tad tieši gribas pateikt vecākiem paldies treneriem, visiem ciemiņiem par to, ko es esat atbraukuši. Es tad īsti vēl pateiks vēl citu valodu. Как сказал Лабадьяна, ačiū ir svečiaviškai Lietuvos, kad atvažiavote mūsų šventę daug metų nutinka ir praeitais metais buvo 200 žmonių, tai dabar dalyvauja iš 400. Ir labai džiugu jūs čia matyti. Ačiū jums visiems, kad jūs atradote laiką pas mus atvažiuoti, kad atradote laiką pas mus apsilankyti ir parodyti, ką išmokote. Здравствуйте, дорогие гости из России. Очень рады вас видеть у нас на празднике. Радуемся то, что каждым году вас становится все больше и больше. И хотел всех поздравить с праздником и поблагодарить тренеров, родителей и всех, кто участвует в организации нашего праздника. Я хочу дать слово vārdu manai kolēģei deputātei Ieviņai. Labdien! Cienījamā dalībnieki, vecāki, godājamā žūrija, sacensību organizātāji. Sveicu jūs šajās sacensībās mazās zvaigznīm 2016. Ir liels prieks redzēt, ka dalībnieču skaits arvien pieaug. Konkurence šogad ir bijusi patiešām sīva un ir bijis patiesas prieks šīs dienas garumā redzēt labus un izcilus priekšnesumus, un jūs ļoti labi pastrādājuši. Jūs priekšnesumi liecina, ka darbs ir bijis neatlaidīgs, ļoti grūts un intensīvs, lai šīs sacensības varētu notikt tādā līmenī, kādā jūs to mums esat demonstrējušas. Par grūtu darbu parasti ir arī savs atalgojums. Šajās sacensībās uzvar šodien labākās vingrotājs. Taču zvaigznes, meitenes, esat jūs visas dažādi izmēri. Un jūs patiesi varat ar sevi un saviem sasniegumiem lepoties. Apsveic visas un dažas vārds tagad mūsu viesiem. Dear guests from Lithuania, Estonia, Ireland, and Russia. Congratulations with this contest. I hope you enjoyed this event. We have had a very tough competition, and we can easily see that you have been working very hard for a really very long time to achieve this level. I really enjoyed seeing all the performances, which were good and excellent today. And today we give prizes to the best contestants. Dear girls, you all are stars of a different kind, of a different size. And congratulations to all of you. You can be really proud of yourself. Thank you. And they join to your stay like that. Un tā mēs varam sākt arī pirmās daļas apbalvošanu, un kā pirmās
tiks apbalvotas sportistes, kuras cīnījās 3. sporta klasē jaunākajā grupā. Un pirmo vietu ar 23 punktiem un 5 desmitaļām ir izcīnījusi Latvijas mākslas vingrošanas kluba audzēkne Marija Kainiņa. Otrajā vietā ar 23 punktiem un 35 desmitaļām ir ierindojusies Liepājas kompleksās skolas audzēkne Diana Alandarenko. Trešajā vietā ar 23 punktiem un 25 desmitaļām ir ierindojusies Milāna Filatova no Jūrmālas sporta skolas. Ceturtajā vietā ar 22 punktiem un 75 simteļām ir 75. vidusskolas pārstāve Elizabete Tetere. Un arī 5. vietā ar 22 punktiem un 7 desmitaļām ir ierindojusies 75. vidusskolas audzēkne Milana Kastočinska. Un 6. vietu ar 22 punktiem un 4 desmitaļām ir izcīnījusi Jelgavas bērnu jaunatnes sporta skolas audzēkne Sofija Vinšikova Fiļmonova. Meitenes tiek apbalvotas ar pirmā vieta ar kausu, medaļu un diplomu, visas pārējās meitenes ar medaļām un diplomiem un piemiņas balvām. Balvas pasniedz mūsu Ķekavas novada pašvaldības deputāti Igūras Malinauskas un Ieva Armē, kā arī Ķekavas novada sporta skolas direktoras vietniece izglītības jomā Vaira Kumermane. Meitenes un vecāki, lūdzu aplausus uzvarētājiem! Un, protams, tiek apbalvota arī uzvarētājas trenere, un tā ir Anna Jefrēmova. Anna Jefrēmova, lūdzu! Nu, un, protams, arī visas pārējās dalībnieces saņem dāvanas, un tās ir Amanda Volkova, Dāņa Andrejeva, Alicija Sergeja, Beata Blagana-Ģeždina, Lauma Gaile, Marijana Sergeviča, Viktorija Staponas, Valērija Baltramoviča, Izabele Macevičūte, Civilē Vitkute, Anora Alijeva, Anna Vainande, Anastasija Zolotajova, Emīlija Hudoleja, Marijana Tikmānova, Marija Markus,
Kērija Lugova, Marija Dalalājeva, Anastasija Karlana, Aļona Samuīlova, Nikita Jankova, Milana Bulka, un visu laiku, kamēr meitenes startēja, īsteši vērtēja ne tikai viņu tehnisko sniegumu, bet arī izvēlējās nominācijām audzēknes. Un šodien nominācijām Mini-Miss vislielāko balsu skaitu ir saņēmusi Viktorija Staponis. Nominācijā ar lielāko balsu skaitu uzvarējusi Rīgas vingrošanas skolas pārstāve Lauma Gaila. Gan sporta skolas dāvanas, pašvaldības, gan arī mūsu ilgadējā atbalstītāja Igora Maļinauska personīgi sarūpētās dāvanas. Lūdzu, Emīlija Fudaleja un Kērija Lugova. Un tiek apbalvota arī pati pirmā dalībniece ar drosmi, un tā ir Marija Kaļiņina. Latvijas mākslas vingrošanas kluba. Paldies meitenēm, jūs varat doties uz savām vietām, dzievišķīs prasībā. 4. sporta klasē jaunākajā grupā. Pirmo vietu ar rezultātu 25 punkti un 25 simtenes ir izcīnījusi Liepājas Konkrētās sporta skolas pārstāve Barbara Proščenko. Otrajā vietā ar 22 punktiem un 85 simtenēm ir iegūjusies Ķekavas novada sporta skolas Balūžu nodaļas audzēkne Nikola Jēkabsāne. Ar 22 punktiem un 15 simtenēm trešajā vietā ir iegūjusies Liepājas Konkrētās sporta skolas audzēkne Kenija Blūma. 4. vietu ar 22 punktiem un 1 desmitdaļu ir izcīnījusi Latgales priekšpilsētas vingrotāja Savīčenko Ricka. 2. vietu ar 22 punktiem un 1 desmitdaļu ir izcīnījusi Jelgavas bērnu jaunatnes sporta skolas audzēkne Zlata Karkoviča. Un 6. vietu ar 22 punktiem un 5 simtenēm ir izcīnījusi Ogres novada sporta centra vingrotāja Anželika Zakarjana. Arī šīs meitenes tiek apbalvotas ar ausu, medaļām, diplomiem un piemiņas balvām. Lūdzu, aplausus uzvarētājiem! Kā jau minēju, meitenes apbalvo mūsu Ķekavas novada pašvaldības deputāti Igor
Ieva Arinte, kā arī Ķekras novadas sporta skolas direktoras vietnieces izglītības jomā Vaira Kumehāne. Protams, tiek apbalvotas arī pārējās dalībnieces, un tās ir Evelīna Zadītīte, Anastāsija Sulovjeva, Sofija Galudenkova, Dominika Nikļevovka, Nikola Maciļevska, Eva Davidanīte, Marija Virimoviča, Veronika Haruta, Elīza Anna Valtere, Vladislava Griba, Margarita Fjodorova, Tīna Kitija Hermane, Paula Budrikaite, Alīna Petriņuka, Viktorija Puškāne, Daniela Melni, Šimeīna Čonga, un Milna Menesī. Un, protams, tiek apbalvota arī uzvarētājas trenere, un tā ir Ģiļena Riekste. Un arī šajā vecuma grupā tika izvēlēta minimis, un šoreiz tā ir Ķekras novadas sporta skolas pārstāve Simona Pravarenko. Nominācijā Mazā zvaigznīte lielāko balsu skaitu ir iegūsta Liepājas kompleksās sporta skolas audzēkne Alika Bakuradze. Es ļoti atvainojos, bet minimis un viss ir kārtībā, tu esi to iegūsti tikai citā vecuma grupā. Es ļoti atvainojos. Šīs nominācijas ir nākamajā grupā, bet jaunākajā grupā minimis ir Paula Budrikaite no Internetas vējas no Vārtājas no Lietuvas. Un Mazās zvaigznītes titulu iegūst Jelgavas bērnu jaunatnes sporta skolas pārstāve Zlata Karpoviča. Paldies meitenēm! Es atvainojos. Jā, un, protams, īpašās dāvanas Ķekras vingrotājām. Un tās ir Nikola Jēkarsone un Dominika Nikļevovka. Lūdzu.
Jūronas sporta skolas audzēkne Jevgenija Ozola. 6. vietā ar 21 punktu un 35 desmitiem ir ierindosies Jelgavas bērnu jaunatnes sporta skolas audzēkne Arina Jermolājeva. Meitenes tiek apbalvotas ar kausu, medaļām, diplomiem un piemiņas balvām. Un viņus sveic Ķekavas novada pašvaldības deputāti Igoras Maļināvskas, Ieva Ārnte un Ķekavas novada sporta skolas direktors vietnieces izglītības jomā Vaira Kungnāja. Es gribētu arī šiem cilvēkiem palūgt aplausus, jo tie ir tie cilvēki, kas atbalsta šodien Antūs un mūsu vēsmas. Un, protams, tiek apbalvot arī uzvarētājas trenere. Un tā ir Tatjana Nikicina. Viņas visas 3 pārstāv Liepāju. Protams, tiek apbalvotas arī visas pārējās dalībnieces. Un tā ir Veronika Asatjana, Emīlija Landuša, Lapa Vazītina, Milāna Kalupa, Greta Jasevičūte, Elizabete Saukala, Viktorija Vancāne, Marta Simaitite, Gavrija Jonikaite, Katerīna Korlova, Jekaterīna Ivanova, Simona Prohorenko, Alīna Leonce, Vlada Vinogradova, Veronika Stepanova, Elza Andersone, Katarīna Mullava-Līva, Jana Davidkina, Viktorija Vojkova, Ilze Kalniņa, Kasandra Amīrova, Alīna Žulhaite, Karlīna Bulikse, Kristīna Čvikova, Alisa Proščinko, Evelīna Mikulste, Alīna Marozova, Marija Kilova, Evija Dijeva, Steisija Gorodina, Silvija Rozenberga, Darja Baltina, Valērija Matviļenko, un Alīzija Krovska.
meitene